Daugavas Unagu fonda īpašumā Straumēni pulksteņmājas pulkstenis laiku skaita jau 2. gadsimtu, tomēr pats Lielbritānijas latviešu dokumentācijas centrs un arhīvs ir daudz jaunāks, tam augustā paliks 38 gadi. Oficiālā atklāšana bija 1988. gadā, to izveidoja bibliotekāre Inese Auziņa Smita, taču materiāla vākšana sākās krietni ātrāk. Mēs abi esam Maritu Grunts, kura bija Londonas Latviešu bibliotēkas vadītāja. Mēs apceļojām visas Latviešu bibliotēkas, kas bija Lielbritānijā, lai uzņemtu kopkatalogu, jo mēs atklājām, ka neviena bibliotēka nezināja pa nevienu citu bibliotēku, un nebija absolūti nekādas komunikācijas starp visām bibliotēkām. 80. gadu vidū Lielbritānijā bija 26 latviešu bibliotēkas, tādēļ radās doma izveidot centrālo krātuvi. Bibliografiskai bibliotēkai un arhīvam vajadzētu būt Londonā, jo Londonā ir visvairāk latviešu un arī brauc zinātnieki un pētnieki, un Londona ir liels bibliotēka centrs tā vai tā. Tā problēma bija tā, protams, ka Londonā bija pa dārgu, un Londonā jau bija savu bibliotēku. Daugavas Unagu fonds bija iegādājies Straumēnus jau 1975. gadā, un arhīvam tika piedāvāta pulksteņmāja. Izkārtoja tā, lai pārbūvētu un iekārtotu to, ko tanī laikā sauca par DVF, Latviešu kultūras vērtību krātuvi Straumēnos, tādu garu vārdu, šī pulksteņmājā. Es biju ļoti pret to nosaukumu, jo, ja tu pat padomā, ir neiespējami to pārtulkot kaut kādā jēdzīgā vārdā nosaukumā angļu valodā. Tomēr arhīvam nācās uzsākt darbu ar garo nosaukumu. Pati bibliotekāre ir dzimusi Latvijā 1943. gadā, vēlāk kopā ar vecākiem nokļūstot bēgļu nometnēs Vācijā. 1949. gadā ģimene devās uz Austrāliju, vēlāk uz Amerikas Savienotajām valstīm, kur Inese Auziņa ieguva bakalaura grādu romāņu valodās, pēc tam maģistra grādu bibliotekas zinībās. Tur iepazinās ar nākamo vīru, topošo ķīmijas profesoru Rodžeru Smitu. Un man māsits atsūtīja man vārdu un telefonu numuru viņam uz dzimšanas dienu. Un tas, kāpēc es saku, es viņam tik uzdāvinātu kā dzimšanas dienu. Man viņa neko neteica par to, un pēkšņi man šitas cilvēks piezvanīja un ielūdza man uz aklo randiņu. Pirmo aklo randiņu mūžā. Un es aizgāju. 8 mēnešus vēlāk viņi apprecējās. Vairāki gadi tika pavadīti Smitu pārim strādājot Klusā okeāna salu valstu universitātē Fidži, bet 70. gadu beigās pārceļoties uz apvienoto karalisti, lai strādātu Lavboro universitātē, Inesē pasniedzot bibliotēkas zinības, bet Rodžeram analītisko ķīmiju. Straumēni atradās apmēram pusstundas brauciena attālumā, drīz vien Inese aktīvi iesaistījās latviešu sabiedrības dzīvē, un 88. gadā tika atklāts arhīvs pulksteņmājām. 1989. gadā Ineses rokās nejauši nokļuva padomju jaunatnes raksts par bibliotekāru biedrības dibināšanu Latvijā. Un es uz to telefonu numuru piezvanīju, jo man bija paredzēts 89. gadā braukt ciemos uz Latviju, un es teicu, vai drīkst piedalīties bibliotekāru biedrības kongresā arī latviešu bibliotekāru no ārzemēm. Un tur otrā galā bija totāls klusums. Pirmkārt, viņi nebija sagaidījuši, ka kāds viņiem zvana no ārzemēm, un otrkārt, viņi noteikti nebija sagaidījuši, ka kāds prasīs tādu jautājumu. Un otra lieta, ko es prasīju, bija, ko es jums varētu vest kā ciemkukuli. Atkal klusums. Un jāatcerās, ka padomju laikā
Nacionālai bibliotēkai nebija atļauts pieņemt trimdas literatūru. Viņi man palūdz tad, vai es varētu paņemt līdzi grāmatu Šie vārdi apsūdz, These names accuse, un Benjamina Jēgera trimdas latviešu bibliogrāfiju. Tanī laikā tur bija 4 sējumi. Es teicu, jā, protams. Un tad man teica, bet ziniet ko, atsūtat man jūsu kontaktinformāciju, lai jūs šīs grāmatas un citas, ko jūs vēlētos, varētu izvest cauri muitei Maskavā. Jums tur būs vajadzīgs ausvais. un es smējos un teicu, jā, labi, paldies. Un tad es sakrāmēju savu koferu un braucu. Rodžers, protams, mans vīrs bija līdzi. Un tā kā mums pārbaudīja koferis Maskavā, mums prasīja, ko mēs darīsim ar visām šitām grāmatām. Es teicu, tās ir domāts Latvijas valsts bibliotēkai, kā viņi toreiz sauc. Un te ir atļauja no valsts bibliotēkas. Un tad man vienkārši teica, labi, brauc un visas grāmatas iekrāmēja koferī apakaļ. Tā nu kongresā piedalījās arī ārzemju latviete. Es biju aizgājusi pie Andra Vilka viņa kabinetā. Un viņam uz galda bija Benjamina Jēgera bibliogrāfija. Un tur uz tāda galda, kur parasti būtu puķpots ar kaut kādiem ziediem, bija Šie vārdi apsūdz, These names accuse, kur bija saraksts no cilvēkiem, kas 41. gadā bija deportēti uz Sibiriju. Šitas galdiņš bija pie durvīm, un mēs bijām viņa kabineta otrā galā pie viņa galda. Un es redzēju, ka viens pēc otra cilvēki nāca iekšā, un bieži viņi aizgāja projām raudādām. Un vienā momentā, kamēr tur neviens nebija, es prasēju Andrim, kas te notiek, kas tur ir uz tā galda. Un viņš teica, es tur noliku to grāmatu, ko tu atnesi. Šie vārdi apsūdz. Un paziņoja bibliotēkas darbiniekiem, ka viņi var nākt un apskatīties. Un izrādās, ka tie, kas nāca iekšā un gāja projām raudādam, bija pirmo reizi varējuši atrast, kas ir noticis ar kādu radnieku, kas viņiem bija. Un tas man ļoti, ļoti aizkustināja. Es pat gandrīz sāku raudāt tajā momentā. Sadarbība turpinās joprojām, gan apmainoties grāmatām un dokumentiem, gan savstarpēji dodoties palīdzēt. Ap 2000. gadu, kad nomainījās Straumēna pārvaldnieks, atkal atsākās runas par krātuves nosaukuma maiņu. Man atļauj to nosaukumu mainīt uz Latvijas dokumentācijas centrs un arhīvs. Un, protams, angļu valodā Latvian Documentation Center un Archive ir tie paši burti, tā kā tas nozīmē, ka man arī bija daudz vieglāk stāstīt citautiešiem par to, kas te notiek. 2001. gadā par darbu Latvijas labā Latvijas prezidenta Vaira Vīķa Freiberga Inesei Elziņai Smitai piešķīra 3 zvaigžņu ordeni. Tieši pateicoties Inesei, Latvijā nonākuši Vācijas bēgļu nometņu fotoalbumi, kas nu iekļauti UNESCO programmas Pasaules atmiņa Latvijas Nacionālajā reģistrā, un 27. augustā gaidāma digitālās fotoizstādes Kārlis Zariņš Latviešu bēgļu albumu kolekcija atklāšana. 14 albumos ir apkopots vairāk kā 1000 fotogrāfiju, zīmējumu un dokumentālu liecību. Un tās bēgļu nometnes, katra nometne savā veidā, daži ar ļoti greznu un cita pavisam tādu pieticīgu mapīti, viņam uzdāvināja piemiņas fotoalbumus no viņa ciemošanās. Un tās man uzdāvināja Marijāna Zariņa kā dāvanu krātuves atvēršanas laikā.
Un es šitos albumus pēc neatkarības atjaunošanas aizdevu. Es neatceros, kādēļ vairāk. Man liekas, tas arī bija uz kādu izstādi. Aizdevu valsts arhīvam. Es domāju, man taču šos albumus atpakaļ nevajag. Viņi daudz labāk ir, ja viņi paliek Latvijā, un tad viņi pieejami visiem, kam vajadzīgs ir. No aizdošanas es pārvērtu uz uzdāvināju. Lai arī daudz kas aizceļojas uz Latviju, tomēr Pulksteņmājā joprojām atrodas vairāk nekā 5000 grāmatas. Pati Ines Auziņa Smita ir līdzautore vairākām. Un arhīvā ir ne tikai grāmatas. Nē, te jau Dagos vanag Anglijā, piemēram. Te ir par latviešu skolām. Te ir Elja, kas ir Eiropas Latviešu jaunatnes apvienība. Viva Latvia and duplicate copies. Through Latvian history, First, Second World War. Now she closed it.